Sveiciens visiem mūsu uzticamiem sekotājiem. Prieks jūs atkal redzēt mūsu GPS Pro Outdoor kanālā. Šodien kārtēji jaunumi, šoreiz ražotājs Piksra. Es vēl joprojām Jānis Lākuts un pastāstīšu jums par jaunumiem termāliem tēmēkļiem. Tātad Piksrai ir jauns tēmēklis Piksra Pegasus Pro. Un tas Pro ir pats svarīgākais, bet par visu pēc kārtas. Noteikti piesako mūsu GPS Pro Outdoor kanālam, ja vēl to neesi izdarījis, lai nepalaistu mūsu kanāla jaunākos video. Iekārtojies ērtāk, lai kur tu nebūtu, mājās dīvainā vai medību tornī, bet tagad aiziet apskats par termāliem tēmēkļiem Piksra Pegasus Pro. Tātad ķeramies klāt. Uz galda man ir 3 termālie tēmēkļi Pegasus Pro. Katrs no tiem ir savādāks, tātad pa visu pēc kārtas. Tātad 384. sensors, 35. lēca. Teiksim tā, ļoti populārs, attēls ļoti detalizēts, skatījāmies, vērtējām, salīdzinām ar iepriekšējo modeli Pegasus, kas ir vienkārši 435. Un var pateikt to, ka pateicoties sensoram, jaunākajam algoritmam, attēls tiešām ir detalizēts un detalizētāks nekā iepriekšējais modelis. Tas ir fakts. Jā, jaunums ir mazliet dārgāks nekā iepriekšējais, arī jāatzīst. Bet pateicoties 18 mikrokelvinu jūtībai, jā, tiešām var just, ka tas attēls ir daudz dzidrāks un detalizētāks. Tālāk mēs ejam, skatāmies, tātad šeit mums ir tas pats 384. sensors, bet jau 50. lēca. Tātad objektīvs ir lielāks, līdz ar to arī pati iekārta kā tāda ir vērtīgāka. Ja? Tātad te jau mēs arī varam redzēt, arī uztvert objektu daudz lielākā attālumā, kas arī nav maz svarīgi. Tātad 50. lēca uz 384. sensoru stabili nodrošina, teiksim, panorāmu, ja mēs lēžam pa lauku, 1,5 kilometrus. Tas jau nav arī nekāds jaunums medniekam, bet pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Un tad man šeit ir arī lielais sensors, 640 x 512, tātad matricas izmērs Pegasus P650 Pro. Tā ir maksimālā versija. Attēls ir maksimāli detalizēts, arī 18 mikrokelvinu jūtība, kā jau visiem šiem. Un jā, atšķirībā arī no iepriekšā modeļa, tiešām algoritms ir uzlabots. Pilnīgi abiem diviem sensoriem viņš ir vienāds. Un 18 mikrokelvinu jūtība tiešām nodrošina superīgu attēlu. Ja mēs apskatām tuvāk korpusu, korpus ir klasisks, tātad klasiskā tubas versija. 30 mm riņķos iet iekšā, tātad korpus ir 30 mm. Klasiska dioptrija un šeit pats objektīvs, tātad varam uzreiz uzfokusēt uz attālumu. Tā kā šeit tiešām nav ko daudz piebilst, ļoti vienkārši ērts multikursors šeit, iespiežot šo te pogu vidējo. Mēs atveram lielo menu, tur mums ir Wi-Fi, tur mums ir balistika, visa piešaušana. Tā kā tiešām ļoti ērti, šeit ir dažas pogas. Tātad ātrais video foto un 7 krāsu paletes. Tas jau nu tur gaumas jautājums, kādu lietot. Es esmu sācis visu savus gaitas ar melnbalto, jo tajā laikā vēl nebija. Tā kā šeit 7 krāsu paletes, tas kādreiz tā nebija. Es lietoju melnbalto un jau uz lielāku attālumu, teiksim, man vajag noķert briežu baru, saprast, ka tie brieži vai varbūt tās ir meža cūks, tad es uzslēdzu gan melno režīmu. Lieku gan iz maksimālo pietuvinājumu. Tātad šeit Piksrai ir no 1 līdz 8. Jā, uz 8 viņš mazliet izšķīst tas attēls, bet, kā jau teicu, uz lielu attālumu, mazliet piezūmējot, varbūt ne 8, bet, teiksim, tas pats 4, 6. Es uzreiz redzu uz baltā fona, kad zvērs ir melns, teiksim, uzreiz briežu kaklus var pamanīt, ka es varu uzreiz noteikt uz kilometru, ka tie tiešām ir brieži. Principā tas arī ir viss, un pa vidu ir ieslēgšanas, izslēgšanas poga. Tā kā manā skatā ļoti vienkāršs un ērts tēmēklis ar klasisku dizainu. Es domāju, ka visiem patiks un arī uz jūsu ieroču to uzmontēt, es domāju, nebūs nekāda problēma. Kas ir forši? Tātad akumulators ir iebūvēts šeit iekšā, pašā korpusā. Un var pievienot arī šeit sānā CR123 akumulatoriņu. Jā, viņš ir maziņš, tas darbības laiks, ko viņš plusā iedos, nebūs pārāk liels, varbūt kaut kur aptuveni 1 stunda, 1,5, bet ieslēdzot pašu tēmēkli, jums uzreiz pēc papildu akumulātoru ievadīšanas šeit konteinerā parādās 2 bateriju indikātori. Ja? Tātad vispirms tēmēklis ņem no ārējā akumulātora enerģiju, tātad tā stunda, 1,5, un tad viņš tikai sāks ņemt no iekšējiem avotiem. Tas būs aptuveni vēl vismaz 5-6 stundas klāt. Šajā tēmēklī enerģija tiek nodrošināta tiešām tur vairākām medību reizēm,
Protams, ja mednieks aizmirst izslēgt tēmekli, tad tā ir cita lieta, vai arī aizmirst atstājis miega režīmā, par kuru es katru apskatu arī to pieminu, jo, lai cik es par to miega režīmu daudz nestāstītu, es regulāri, mana varbūt vaina vai kā, bet es medībās reizi gadā pat divas pats vienkārši uz to uzraujos, kā saka. Bet par cik man kabatā vienmēr līdzi ir powerbanka, tad arī Pegasus Pro, kā jau visi, tātad C-type uzlādējās. Arī pats uzlādējās un arī var pievienot powerbanku. Tā kā, tas, protams, ir svarīgi. Arī Pixrai ir sava aplikācija, Pixra Outdoor, kuras var ātri šeit lejuplādēt savus failus, saņemt jaunāku atjauninājumu, ko man ražotājs ir atsūtījis. Īstenībā ļoti ātri izveicams. Pāris piespiedieni un updates jau ir uzlikts. Update ir jāliek, tas ir ļoti svarīgi, lai iekārta strādātu pilnvērtīgi, lai tā nesāktos kaut kādi lielāki, mazāki traucējumi. Ja to visu laicīgi tos updates skatās, tad nekāda problēma nekad nav. Tā kā ļoti interesants modelis. Jā, kā apgalvo pats ražotājs, kad tātad sensora jūtība un vispār ierīces algoritms kā tāds, termālās atveidošanas attēls ir uzlabots. Ražotājs ar to nemitīgi cīnās, kā uzlabot. Mednieks reizēm tā, ka pat nespēja izsekot jaunumiem līdzās, cik ātri attīstās visas šīs tehnoloģijas, it sevišķi par termālajiem. Ja? Mēs paši veikalā maksimāli, tiešām tik skaties jau vienu, tu esi izgājis cauri, jau kaut kas atkal jauns, tur kaut kāds jauns monokls, tur kaut kāds jauna uzlika. Tā kā, tas viss ir baigi attīstās. Jā, pats arī patestēju. Protams, es paņēmu 650 to Pro un salīdzināju ar iepriekšējo modeli, kuram bija tas bez tā Pro. Cipars ir mazliet sanāk dārgāks, kā jau jaunums. Viņš ir, ražotājs ir ieguldījis tajā darbu laiku un jaunas tehnoloģijas. Cipars tur sanāk aptuveni kaut kādi pie 700 eiro starpība. Ja? Teiksim, iepriekšējais Pegasus modelis starp jauno Pegasus Pro šajā gadījumā, ja mēs ņemam 640 to. Bet attēls ir palicis kontrastaināks. Liekas jau tā, kur tad vēl un vēl, bet tad, kad tu tiešām izbrauc naktī, tumsā, sliktā laikā, sliktā kontrastā, tikai tad arī parādās tas īstais tēmekļa, tā pati būtība. Labā laikā, kad ir labs kontrasts, principā es neesmu redzējis termokameru, kur rādīt izteikti slikti. Ļoti labā kontrastā tiešām tā bilde veidojās laba, kontrastaina, bet runa jau iet tieši par to, kā saka, drāņķa laiku, kā latvietis saka, kad ārā ir lietus, gandrīz kā šodien, tāds nomācies, kontrasta nav. Tad tieši tā sensora jūtība spēlē vislielāko lomu. Teiksim, zvēru mēs redzam baltu, kontrastainu, bet mums ir ļoti svarīgi arī redzēt, kāds ir fons aiz tā. Tā kā katrā apskatā jau es par to stāstu no jauna, bet varbūt kāds mednieks, kam tas ir svarīgi, varbūt, vai to nezināja vienkārši, tad es to no jauna visu laiku turpinu uzsvērt, ka tieši šīs mikrokelvini, jo viņi ir zemāki, mazāks tas cipars, jo sensors jūtīgāks. Tātad šeit ir 18 mikrokelvini jūtība. Visiem jauniem Pegasus Pro. Tagad paskatīsimies mazliet par cenām, ko maksā jaunie Pegasus Pro modeļi. Protams, visām cenām precīzi un ar tā brīža aktualitātēm varat iepazīties mūsu gpspro.lv mājaslapā, kur būs ne tikai Pegasus Pro modeļi, bet pilnībā viss lielais klāsts, ko piedāvā mūsu veikals. Bet, ja mēs runājam tieši par Pegasus Pro, tad Pixra kā tāda un šī jaunā sērija, ja mēs skatāmies pret citiem ražotājiem, kas ir tirgū, tad varu viennozīmīgi pateikt, ka Pixra sastāv ļoti nopietnu konkurenci attiecībā pret citiem ražotājiem tieši par cenu. Cena pret kvalitāti, kas Pixrai tiešām ir izteikti. Jo pie mums veikalā nāk diezgan daudz mednieki, un pārsteidzošā kārtā regulāri tiek vaicāts pēc Pixras produktiem kā tādiem. Kāpēc tas tā ir? Acīm redzot tāpēc, ka Pixra ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē diezgan nopietni konkurē ar cenām, un šīs cenas ir vidēji mazākas nekā citiem ražotājiem. Tā kā, teiksim, ja mēs ņemam kā piemēru 640 to tēmekli, tad ātri tā uzmetot, teiksim, kas notiek tirgū, 640 tēmeklis, varbūt kaut kur ar kādu akciju no 3,5 tūkstoši, varbūt 3,200 līdz pat 4,000 un pāri robežās maksā vidēji šāda klases tēmeklis. Turpretī Pixrai tie pat nebūs 3,000. Tā kā tas arī tiešām ir ļoti nopietns pieteikums, tiešām labākā cena pret savu kvalitāti, ko tā Pixra no sevīm spēja parādīt. Tāpēc tas ir mūsdienās mūsu medniekam vidējam, tas ir, cena ir, ja ne pats svarīgākais, tad viens no svarīgākajiem faktoriem vispār. Tādēļ noteikti ieskatieties mājaslapā, iepazīsties ar jaunumiem. Ir arī
gadās arī kādas akcijas, kad ražotājs mums piedāvā, teiksim, samazināt cenu, bet tur jau jāskatās līdzās. Tiem medniekiem, kas vēl mazliet šaubās, vai vēl domā, vai vēl meklē kādu tēmēkli izvēlēties, noteikti nepalaidiet garām Pegasus Pro. Noteikti ienāciet pie mums veikalā ciemos. Arī es pats esmu mednieks, un man kolēģis Ēriks ir mednieks, un tiešām pēc labākās sirdsapziņas arī visu izstāstīsim, pēc fakta, jo mēs veikalā ar medniekiem runājam, kā mednieks ar mednieku. Tas ir mūsu veikala, teiksim, tāds noteikums, kad piemeklēt medniekam vajadzīgo preci, nevis ieteikt dārgāko vai varbūt, kas nav piemērota, bet mēs ļoti klausamies, ko mednieks stāsta, kādas viņam ir platības, kādas ir iespējas, kāds ir budžets un atrodam labāko risinājumu. Un, ja ir vēl šīs šaubas, teiksim, vienmēr jau mednieks mazliet tāds kā skeptisks un, teiksim, citreiz varbūt tā uzreiz neuzticās, tad mēs noteikti varam iedot jebkuru no šiem modeļiem uz testu. Ja? Teiksim, mednieks atnāk piekdien, iedodam uz testu, mednieks aizbrauc uz savām medību platībām, sestdien, svētdien izmedījās, paskatās, sagaida lietu, paskatās sliktā kontrastā, paskatās saulītē, kas saka, no visiem rakursiem. Un tad jau viņam ir uzreiz cita attieksme, viņš uzreiz arī tiešām redz, vai viņam tas apmierina, vai varbūt kaut kas cits ir jāpiemeklē, jāparāda cilvēkam. Tā kā Pixra, jā, tas ir cenlauzis, kā mēs viņu esam iesaukuši. Un tiešām Pixra tikai turpina progresēt, prieks par dažādiem jaunumiem. Ir arī, starp citu, būs drīz apskats arī par termālām uzlikām. Pixrai ir jaunas uzlikas ar tālmēriem. To mēs visu arī noteikti notestēsim, paskatīsimies. Tātad mazliet par garantijām. Visai Pixrai, visai produkcijai ir 2 gadu garantija. Servis tiešām ir ļoti labs. Ja medniekam kaut kas ir atgadījies ar iekārtu, tad noteikti par to var ziņot mums. Mēs momentā reaģēsim, apmainīsim ierīci turpat veikalā pret jaunu. Tā kā par to medniekam nav jāuztraucās, tas tiešām ļoti labi strādā un tas ir pārbaudīts. Jā, un noteikti neaizmirstiet, ka mēs arī piedāvājam izbraukumus. Varam paņemt jebkuru termālo ierīci, vairākas šādas tādas uzlikas, tēmēkļus, monokulārus un aizbraukt pie jums uz jūsu kolektīvu ciemos un parādīt šo te visu klātienē. Tumsā turpat pie jums platībās, ja gribat iztestēt. Mēs arī pastāstīsim, kādas priekšrocības mednieks var atrast sev piemērotāko, pēc sava budžeta, pēc savām vajadzībām. Un otrs lielais, mēs taisam šos izbraukumus un veidojam filmas par medību kolektīviem Latvijā. Kā tie dzīvo, kādas to ir tradīcijas, mednieku mājas, kā saka, visa vēsture. Līdzīgi kā mūsu apskatā par mednes kolektīvu, kas tiešām arī mums ir jauna pieredze, un mums tas ļoti interesē, tas tiešām ir forši. Un es domāju, ka arī daudziem medniekiem Latvijā, varbūt arī ārpus Latvijas, tas būtu ļoti interesanti un noderīgi. Kā ja vēlies, lai mēs uztaisām ko līdzīgi arī pie tevīm, tad noteikti sazinies, aizbrauksim ar lielāko prieku, visu izstāstīsim un, kā saka, pavadīsim kopā jautru laiku. Tā kā noteikti piesakies un paldies, ka noskatījies šo video. Tiekamies citu reizi.